Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Sveiki! Kārlis Grīnbergs, Colliers Latvijas ilgtspējas nodaļas vadītājs. Labdien! Inita Jurka, zvērināta advokāta un partnere advokātu birojā Eleks Kļaviņš. Labdien, man sauc Osvalds Zebris, un šodien mēs runāsim par tādu visai plašu un it kā jau daudz dzirdētu tēmu, kā ilgtspēja nekustamajā īpašumā, bet šodien mēģināsim varbūt paskatīties uz dažiem aspektiem šajā visai plašajā tēmā. Gan dziļāk, gan arī paskatīties, kas ir aktuāls un ar ko vajadzētu rēķināties gan varbūt tiem, kas strādā šajā jomā, gan tiem, kas vienkārši izmanto nekustamo īpašumu. Es nezinu, cik tas ir plaši zināms, bet man tas bija zināms atklājums uzzināt, ka ēku radītās kaitīgās emisijas ir apmēram 1/3 Eiropā. Tas man šķiet ļoti liels apjoms, un tāpēc ir skaidrs, ka nekustamā īpašuma tapšanai ir pievērsta īpaši liela uzmanība Eiropas zaļā kursa kontekstā, protams, pamatā. Un tāpēc ilgtspējīgs nekustamais īpašums, ilgtspējīgas ēkas ir tāda ļoti aktuāla tēma, nemainīga un acīm redzot arī būs uz priekšu. Un varbūt mēs varam sākt, ka jūs abi man pasakat, it kā tas ir pašsaprotami, bet tomēr, ko jums abiem nozīmē šis jēdziens ilgtspēja nekustamajā īpašumā? Jā, ļoti vispārīgs jautājums, bet, kā es skatos uz ilgtspēju, pat ne tikai varbūt nekustamā īpašumā, bet tā plašāk, ja tāds ievadošais jautājums, es to redzu kā tādu saimniecisku uz nākotni vērstu darbību, kopumu kaut kādu, jo nebūs arī tādas konkrētas lietas, ko mēs varam pateikt. Mēs noteikti runāsim arī par energoefektivitāti, tur mēs tā konkrēti varam mērīt kaut kādas lietas, bet ilgtspējas lietās, tas ir tāds vairāk cilvēku labbūtības komplekss, pieeja kaut kā, lai cilvēki šodien varētu justies labi, lai mūsu bērni varētu justies labi, un galu galā runājot par nekustamo īpašumu, tam visam arī ir kaut kāda vēl finansiālā komponente, kura tam visam ir kaut kā jāvelk klāt. Tas ir izaicinājums ar to finansiālo pamatotību reizēm, bet kopumā tas ir tas, uz ko nozare skatās. Tomēr cilvēks paliek ar vien vairāk svarīgs, varbūt būtisks šajos jautājumos, un tas arī tas, kas, manuprāt, ir tā ilgtspēja, tāda saimnieciska pieeja, lai cilvēks justos labi. Jā, es pilnīgi varu pievienoties, jo arī manā ieskatā ilgtspējīgs nekustamais īpašums mūsdienās ir kļuvis jau par krietni plašāku jēdzienu nekā tikai energoefektīvs mājoklis vai birojs vai draudzīgi videi droši būvmateriāli, kas tiek izmantot būvniecībai. Bez šiem tādiem izmērāmiem kritērijiem, kas varbūt izsakām arī naudas un laika izteiksmē, mūsdienās aizvien vairāk uzmanība tiek pievērsta arī kvalitatīvai un drošai videi, kādā cilvēks var dzīvot, strādāt un arī galu galā atpūsties. Tā kā tas ir tāds jau iziet no tādiem standarta jomām, kā mēs varbūt līdz šim to sapratām, kas ir mērāmas un uzrakstāmas ļoti konkrēti uz papīra, ir jau tādās plašākā sajūta līmenī aizgājis. Gan tas attiecās uz cilvēkiem birojos, gan katram no mums savā mājoklī. Jā, pēdējā lampas diskusijā šovasar, kur arī bija diskusija veltīta šim jautājumam, kāds no sarunas dalībniekiem teica, ka ilgtspēja nekustamā īpašumā tā ļoti īsi to raksturojot nozīmē, ka tas ir īpašums bez pārmērībām, restīvi bez liekas greznības. Vai jūs varat tam piekrist, vai tā ir? Kārli, droši vien tev jautājums pamatā. Jā, ļoti interesanta definīcija, teiksim tā, es tam tā daļēji varētu piekrist, bet šī saukšu to pa definīciju, viņi ietver ļoti daudz tāda subjektīva viedokļa, kas man varbūt ir pārmērība, kādam citam ir pilnīgi saprotama nepieciešamība, un kopumā skatoties, jā, bet tās pārmērības arī ir jāskatās tādā kontekstā, ka ir kaut kāds tas burbulis, kurā mēs visi dzīvojam un ko mēs sagaidām no nekustamā īpašuma, tur no darba vietas, no tās vides, kur mēs atrodamies visvairāk. Un, ja mēs neesam pieraduši pie kaut kādām lietām, tur, teiksim, es nezinu, varbūt kaut konkrētāk piemēru uzreiz, teiksim, ka mums katrā telpā ir ventilācija, mums ir svaigs gaiss un mums ir viss tā kā ritīgi forši. Pārsvarā mums tā nav bijis. Un tad jautājums ir, vai tā ir pārmērība,
tā gluži nav pārmērība. Tas ir kaut kas, kam vajadzētu būt, uz ko mums ir jātiecās. Tādēļ arī kaut kāda veida normatīvie regulējumi, varbūt, kas ir balstīti uz pētījumiem un tā tālāk, ka tas ir ļoti svarīgi mums kaut kādā mērā tomēr definēt kaut kādu vai līmeņa atzīmi vai tās pamatlietas, uz ko mums vajadzētu iet. Un tad, ja mēs skatāmies kaut ko ekstra, kaut ko vairāk, tad to mēs reizēm varam saukt par pārmērību, reizēm varbūt atkal ir nepieciešamība, bet jā, tā definīcija ir interesanta un kopumā es tam piekrītu, bet ja tam ir kaut kādas tādas pamatlietas definētas, no kurām atspērties, tad es tam varētu piekrist un diezgan vienkārši. Tāda funkcionalitāte vairāk, varbūt nav lieka greznība, bet funkcionalitāte, jo ventilācija ir kaut kas ļoti funkcionāls un noderīgs tādā ziņā. Jā, Inita, lūdzu. Jāņem vērā arī tas, ka nekustamais īpašums, šī joma tomēr ir tieši atspulgs arī ekonomiskai situācijai, kāda ir valstī. Un, ja skatāmies atpakaļ uz tā saucamiem treknajiem gadiem, tad tappa lielāki, plašāki gan biroji, gan mājokļi. Un visai nesen Covid laikā savukārt biroji palika tukšāki, iedzīvotāji virzījās ārpus Rīgas, tāda tendence bija vērojama. Un arī ne tikai šie tieši ekonomiskie un politiskie un dažādi citi apstākļi to ietekmē. Arī cilvēku domāšana, pārliecība, kas kuram ir ikdiena, kas ir pārmērība, bet tomēr tā tendence mūsdienās ir, kas sašaurinās gan telpas, gan birojos, gan mājokļi, jo pirmkārt, tas ir lētāk jau būvniecības procesā, un otrkārt, ko tagad arī piedomās saistībā ar situāciju pasaulē un paaugstinātajām energoresursu cenām, arī izmēros samazināts mājoklis vai birojas komerctelpa nozīmē arī mazākas uzturēšanas izmaksas un arī komunālie maksājumi. Tā kā šie procesi pasaulē, valstī un cilvēku apziņā tomēr ir tādi ļoti saistīti. Jā, tā ir. Bet varbūt ejot tagad mazliet regulējuma un likumu virzienā, šeit droši vien daudz skaitli jārunā. Ir skaidrs, ka ilgtspēja un Eiropas zaļais kurs tie brīnišķīgi tādi jēdzieni, kam arī, es domāju, ka arvien vairāk cilvēku no sirds piekrīt, vai ne, un neapšauba tos un nevīpsnā par tiem, kā tas bija kāds 10 gadu atpakaļ. Bet tomēr uz brīvprātības principiem tikai droši vien, ka ļoti maz kas notiek, tādas liels pārmaiņas cilvēku dzīvē parasti nenotiek. Kā tad, varbūt, Inita, tu vari iesākt ar atbildi par to, kāds tas ir regulējums šobrīd ir, lai virzītu ēku būvētājus un attīstītājus un arī lietotājus uz to ilgtspējas principu ievērošanu? Raudzīsimies varbūt tādā plašākā mērogā, bez konkrētiem nosaukumiem, bet pirmām kārtām norādes vai regulējums, jeb kā mēs to nosauktu, nāk no Eiropas Savienības, kur ir noteikti šie galvenie principi, līdz kuram gadam mērķis ir sasniegt kādus kritērijus. Un no šīm regulām, kas jāatzīst, ir ļoti, ļoti daudz un ir ļoti apjomīgas un detalizētas, attiecīgi katra valsts, tostarp arī Latvija, pieņem vietējos likumus un regulējumu. Un šis regulējums arī ietver tādas jau taustāmākas un izmēramākas lietas kā certifikācija. Un certifikācija tiek piešķirta visdažādākajās jomās un tiek vērtēta ļoti daudz aspekti. Un es domāju, Kārlis noteikti zina par certifikāciju ļoti detāli. Ko tas īsti nozīmē? Zinu, jā, par certifikāciju. Es tomēr varbūt minimālo atkāpīt vēl uz atpakaļ, ejot no tā zaļais kurs un direktīvas, un tas viss ir forši. Un kā arī tu teici, katrs atsevišķi, mēs jau tam visam tā kā piekrītam. Tas ir tā kā, mēs katrs, es domāju, arī jau uz ielas, tā kā, vai atkritumu šķirot ir labi. Gan jau, ka jā, tā kā visi, vai tur energoefektivitāte ir laba, jā, ir labi. Bet tajā brīdī, ka mums ir jāsāk pieņemt lēmumus, balstoties uz šo mūsu izpratni par to labo, tad rodās visādi papildus jautājumi. Un tas atkal es atgriežos nedaudz pie tā, ka ir kaut kādas pamatlietas, ko mums prasa,
Un tad ir tas, kā mēs redzam to nākotni, kur mēs gribam, nerunāsim par sevi, kur mēs gribam, lai mūsu bērni dzīvo. Un tad ir nedaudz vieglāk abstrahēties no savām vajadzībām kaut kādām un nedaudz tomēr padomāt uz priekšu, jo kurš negribētu, lai mūsu bērni dzīvo labākā pasaulē. Es pateicu ļoti klišejisku lietu, bet tā taču ir. Tā taču ir, un tad ļoti vienkārši ir varbūt arī radīt sev nedaudz papildus argumentus tās ilgtspējas vai energoefektivitātes labā. Tas tā kā atkāpe, bet tomēr tas ir ļoti būtisks tāds, ka principā sabiedrībai, katram individam, viņam jau tā izpratne ir, un viņš tam vairāk vai mazāk tic, bet ko līdz mēs sējam kopā, tur interesants lietas visādas reizēm notiek. Un tāpēc arī tie paši, piemēram, certifikāti. Teiksim, ja mēs runājam par energo certifikātiem ēkām, kas varbūt tā vienkāršākā lieta, par ko arī runāt, ir, tur jau mums labu laiku viņi ir, un viņi paliek ar vien stingrāki. Šobrīd, ja tā godīgi, viņi ir jau diezgan stingri jaunbūvēm. Protams, vienmēr var stingrāk un efektīvāk un tā tālāk, bet, manuprāt, varbūt tur mums tā baigi tālāk nav jāiet, jo mēs jau diezgan esam saspieduši to visu, un lai sasniegtu jaunbūvē tos nepieciešamos pamata, nevis kaut ko ekstra, pamata rādītājus, ir jāpadomā, ir nedaudz jāiespringst reizēm. Ja agrāk varēja būvēt, gan jau sanāks un sanāca, tad tagad ir jau projektēšanas laikā jādomā, ir jāpiesaista konsultanti, energoauditori, tie paši inženieru sistēmu projektētāji, un visiem kopā ir jādomā, kā tad tā ēka reāli strādās. Attiecīgi, tad energo certifikātos, piemēram, Latvijā un visā Eiropā ir noteikts, ka mums ir jābūvē gandrīz nulles enerģijas ēkas. Tas tā arī ir, katrā valstī tā definīcija ir nedaudz citādāk, bet tā vienkārši sakot, varbūt tas ir, ka mums ir jābūvē augstas energoefektivitātes ēkas, kuru enerģijas ieguvē, teiksim tā, tiek izmantot iespējami daudz atjaunojamie resursi. Tā var būt tāda pamatdefinīcija, uz kuru mums tā kā arī ir jāvirzās un jāiet. Un tālāk, protams, ir vēl arī dažādas citas certifikācijas schēmas, kas ir bieži vien brīvprātīgas, piemēram, brīm ir dzirdēts kaut kas arī tāds, kur energoefektivitāte ir viena daļa, un pārējā daļa jau ir tāda, kā patīk teikt, softīgāka, kaut kur mazāk softīga, bet viņa runā atkal par to labbūtību, par to, lai tam cilvēkam ir ērti. Piemēram, kā viņš nokļūs uz darbu, kā viņš tiks mājās, vai viņam tur, kur ir velospēda atstāt. Tādas visādas lietas tur tiek ņemtas vērā. Un ja mēs vēl par certifikācijām arī, tad vēl parādās dažādas certifikācijas, kas jau ir ne tikai ēkas līmenī, bet kas jau ir plašākas, kas jau runā par uzņēmumiem. Tie paši uzņēmumi energoauditi arī, piemēram, ir Latvijā un Eiropā, un ir arī ilgtspējas ziņošanas lietas, kas arī parādās, un tas jau, es teikšu to vārdu spiež uzņēmumus jau domāt arī no otras puses, jo katrs uzņēmumā piekrīt, ka tas ir labi, bet, kad tev ir jādomā kā uzņēmumu vārdā, tad tev parādās tie dažādie jautājumi, izaicinājumi, bet šīs direktīvas un certifikācijas un vispārējais viņu tādā liek rāmītī un no visām pusēm spiež tai pašā laikā arī bankas, būvniekus, projektētājus, iznomātājus, visus. Bet vai šajā rāmītī kaut kāda nākotnē spiedīs arī esošās ēkas? Šis ir ļoti, ļoti laba piezīme, jo mums jāsaprot, ir viena lieta, kas uzreiz varbūt neliekās tāda pašsaprotama, bet tāds Eiropas gala mērķis, tas 50. gads. Tad, kad mums būs tur tā nulles emisiju ēkas un tur visādīgi mēs viņus lokam un saucam, bet ir jāsaprot tas, ka apmēram 90% ēkas jau ir uzbūvēts. Mēs jau neuzbūvēsim jaunas visas ēkas, mums jau pa lielam viss jau ir izdarīts. Nav mums vairs gandrīz jaunu ēku. Attiecīgi tas ir tas un tās esošo ēku energoefektivitātes ilgtspēja, kaut kritēriju uzlabošanas, tas ir tas lielais, kur mēs varam tur tos 30% apmēram, kas ir tie izmeši ēku sektorā, tur mēs varam viņus. Jo jaunbūvēm mēs jau nevaram nospiest tās jaunbūves. Mēs varam uztaisīt, ka jaunbūves ir perfektas, bet tie būs tikai 10%. Tas neatrisinās mūsu problēmu. Tā ir, ka jaunbūves pat labāk praktiski visas atbilst šiem kritērijiem, un tādas tās arī top. Bet Latvijā, sāpju bērns ir tiešām vecās būves un vēl jau vairāk padomju laikos celtās blokmājas, kur pēc statistikas datiem dzīvo apmēram 70% Latvijas iedzīvotāji, un tā tiešām ir ļoti aktuāla tēma.
Un visgrūtākais ir, lai neskatoties pat uz piedāvātajiem valsts atbalsta instrumentiem, kur tika piedāvāts finansu atbalsts un atlaides un dažādi citādi motivējoši pasākumi, lai siltinātu šīs ēkas un padarītu tās energoefektīvākas. Visgrūtākais šajā procesā ir lēmumu pieņemšana, iedzīvotāju nespēja vienoties un savākt šo nepieciešamo procentuālo attiecību, lai procesu virzītu uz priekšu. Un labi piemēri Latvijā ir Liepāja un Valmiera, kur šis process lieliski ir pavirzījies un ir ļoti daudz nosiltināts ēkas. Bet tomēr latvietis ir tāds vairāk viensētnieks, un, diemžēl, tā tendence arī tāda, ka labāk tad aiziet no Rīgas tālāk kaut kur ārpusē pavisam vai pierīgā un pieņemt lēmumus pats par savu sētu, nekā cīnīties un šo daudz dzīvokļu māju jomā. Un tad tā situācija ir radusies tāda, ka no rītiem un vakaros turp un atpakaļ plūst lielas autostraumes uz Rīgu un Rīgas centru, un vakarā tas viss atkal virzās atpakaļ, jo nav šī vide radīta pietiekami pievilcīga, lai cilvēki un biznesi uzturētos Rīgas centrā. Bet runājot par tieši šīm padomu laika ēkām, Inīte, vai tev šķiet, ka tas būtu risinājums, ka ir nevis jāsavāc balsis par, bet ja kāds patiešām vēlas pret nobalsot siltināšanu, ka ir jāsavāc balsis pret, vai tāds tiesisks risinājums būtu iespējams, tavuprāt? Ka tas pēc noklusējuma ir jādara visiem, ja kāds ļoti negrib, lai nobalso pret? Jā, tāds būtu tikai apsveicams, tas noteikti virzītu procesu uz priekšu. Bet jāraugās, mēs esam demokrātiska valsts un katrs var apstrīdēt jebko, ka šeit varētu būt arī kādi satversmības riski, ka kāds varētu mēģināt sacīt, ka tiek ietekmēta viņa īpašuma tiesība pārvaldīt un savu īpašumu. Bet šis būtu ļoti labs risinājums, efektīvs katrā ziņā noteikti. Jā, ja mēs runājam, teiksim, par Liepājas, Valmieras piemērs, tie ir fantastiski piemēri, ir vēl arī mazās pašvaldības, kur ir pat vēl labāk, es nezinu uz kur, bet ir pat visas nosiltināts daudz dzīvokļu ēkas Latvijā kaut kur, kas ir tāds, utopisks sapnis varbūt citām pašvaldībām, bet jāsaprot ir viena lieta ļoti būtiska, ka ja mēs turpinām siltināt tā, kā mēs to darām šobrīd, es nerunāju par finansēm, bet es runāju vairāk par tehnoloģisko procesu un par būvniecības nozares kapacitāti un šādām lietām ir tas, ka mēs, teiksim, tādu Rīgu, lai nosiltinātu, mums vajag virs 100 gadiem. Attiecīgi, ja ēkas siltinājuma dzīves cikla ilgums ir tur 30 gadi, tas nozīmē vienkārši to, ka mēs nekādīgi mēs netiekam uz priekšu. Es pat nerunāju par Eiropas mērķiem kaut kādiem, tur vispār sāpīgi, bet ir vajadzīgas jaunas, fundamentāli jaunas pieejas, kā mēs pieejam siltināšanas procesam. Mums ir kaut kā jāindustrializē šī pieeja, mums ir jādomā par rūpnieciski ražotām lietām, par piekārtajām fasādēm, kuras mēs varam rūpnīcā siltumā sanaglot, sataisīt, aizvest uz būvlaukumu, nolikt. Un tam ir ļoti daudz plusu, sākot ar to, ka tad mēs varam celt kapacitātes straujāk, darīt ātrāk, un arī tur visādi plusi ar būvlaukumiem, mazāk trokšņu, grūžu. Būvlaukums ir foršāks un patīkamāks, jo būsim reāli. Ja mēs skatāmies, tur vienalga tā ir Imanta Ziepniekalns, tās ir blīvi apdzīvotas vietas, un tas būvlaukums tomēr traucē. Viņš tomēr tur tā nevietā ir. Ja mēs varam saīsināt darbu uz vietas objektā, varam to darīt tīrāk, ātrāk, foršāk. Es domāju, ka tas arī būtu kā tāds papildu motivators cilvēkiem tomēr skatīties par labu siltināšanai. Tāpēc, ka viņam nebūs stalažs tur 3 mēnešus pie loga. Tas ir nepatīkami. Tā kā tās ir vēl arī lietas, kas noteikti ir jāapsver un kas ir jārisina Latvijā. Jā, taisnība, paldies. Droši vien jau arī finansēšanas jautājums, kas būtu it sevišķi Rīgā kaut kā jārisina. Un pašvaldībai acīm redzot jāiesaistās daudz aktīvāk nekā līdz šim. Bet dzīvojamās mājas, protams, ir viena liela sadaļa šajā stāstā, bet ir arī biroja ēkas un citi komerci īpašumi, bet runājot par birojiem, tad mēs redzam Rīgā top ļoti daudz jauni, skaisti, acīm redzot energoefektīvi un ar dažādiem certifikātiem apbalvoti biroji, bet ir arī vecie biroji vēl aizvien. Inīte, kā tu redzi šajā segmentā, kas ir varbūt tie galvenie momenti, kā panākt, ka arī biroju segmentā tā ilgtspēja ienāk
ne tikai jaunajos birojos, bet arī agrāk būvētajos? Šeit šo jautājumu diktē arī cita starpā konkurence, jo tā ir, ka pat labāk pēdējā laikā ir attīstīti ļoti daudz, varbūt ļoti daudz, bet tiešām vairāki pēdējos 2-3 gados vairāki office biroji, jaunas ēkas, saņēmušas lieliskus certifikātus, ir energoefektīvas, un nomnieki no vēsturiskā centra, no tā saucamajiem B klases birojiem, vēlas pārcelties uz šiem jaunajiem A klases birojiem, kur iespējams ir labāk arī piekļūstamība, nerunājot par lētākām energo izmaksām un darbinieku labbūtību. Un nekas cits neatliek birojiem, kas ir vecajās ēkās, arī uzlabot savu konkurētspēju. Un, te jāraugās katram īpašniekam pirmkārt pēc savām finansiālajām iespējām, otrkārt arī jāsako regulējumam, ja tas ir vēsturisks objekts, kam valsts piešķīrusi tādu statusu, tad šīs iespējas ir ierobežotākas gan materiālu ziņā, gan nedrīkst, piemēram, fasādi no ārpuses siltināt un dažādi šādas nianses, kas ir ņemams vērā, bet tomēr ir veidi un ir atbalsts un ir iespējas, kas stimulē īpašniekus to darīt. Kaut vai nomainot pret LED lampām vai uzstādot ūdeni lietošanas taupošas ierīces, ūdens atkārtot izmantošanu. Tas vairāk ir tādiem birojiem, kas ir kā atsevišķas būves, kur lietus ūdeni, piemēram, var izmantot pēcāka teritorijas labiekārtojuma aplaistīšanai, un šādi dažādi sīki momenti, kas palīdz arī šīm vecajām ēkām uzturēt un uzlabot šo energoefektivitāti, labbūtību un visus šos apstākļus, kas ap šo saistās. Paldies. Kārli, tev ir kaut kas birojiem sakāms? Jā, papildinot šo te visu, un ja mēs neskatāmies varbūt absolūti tikai uz tām praktiskajām, es saukšu par praktiskajām lietām, kas ir finanses un varbūt tās jūtamās lietas, kā man nokļūt un kā man eksistēt tajā biroja ēkā, ja mēs paskatāmies vēl plašāk, un tā kā mēs visa zaļā kursa ietvaros un visu šo direktīvu ietvaros runājam par CO2 samazinājumu, par dažādiem izmešiem, par kaitīgām vielām un tā tālāk, tad šeit atkal ir nedaudz cits tas skatījums uz vecajām ēkām, jo tā ēka jau ir uzbūvēta. Viņi jau tur stāv, viņi jau tur ir, tev nav jājauc viņu nost, lai viņu pārtaisītu. Tev ir izaicinājumi, ko mēs jau tikko dzirdējām, kur tev ir jāatrod ventilācija, apkure, kur mašīnu nolikt, kā klientam pie tevis atbraukt. Šīs lietas paliek, bet, teiksim, ja mēs runājam par, piemēram, jaunbūves CO2, ietverto CO2, kas ir visa būvmateriāla ražošana, sākot ar to, ka mēs viņu izrokam kaut kur, mēs viņu tur, ko mēs tur dedzinam, kā daram, kā mēs veidojam to būvmateriālu attiecīgo. Esošajās ēkās tā ir stipri mazāka komponente, attiecīgi mēs to esošo ēku padarīt kopumā CO2 veselīgāku, zaļāku, saucam kā gribam, mums ir pat varbūt vieglāk. Mums ir izaicinājumi, kas paliek ar to, ka tā ēka bija būvēta 70. gados vai pirms 100 gadiem, ka tajā brīdī bija citi kvalitātes standarti priekš tās vides, kur mēs atrodamies. Tas mums paliek, tas mums ir un tas mums ir jārisina, un mūsdienās ir veidi, kā to risināt, bet kopumā tai ēkai sasniegt varbūt kaut kādus zemus CO2 ietvertos rādītājus varētu būt pat vieglāk. Un to mēs īstenībā redzam, ja mēs paņemam kaut kādus plus mīnus konkrētākus piemērus, teiksim, valsts nekustamā īpašuma arī viņi sāk rēķināt, kā attīstītāji, viņi sāk rēķināt CO2 apjomus ēkās, un teiksim, salīdzinot esošo ēkas rekonstrukciju ar jaunbūves rekonstrukciju, tur ir diezgan labi redzama tā starpība, jo ļoti daudz CO2 tiek emitēts tieši konstruktīvo materiālu izmantošanā ēkā. Betons, ķieģelis, tās lietas ir ļoti CO2 ietilpīgas. Arī atvest to visu vajag. Jā, atvest no raktuves uz ražotni, tad saražot, tad vēl atvest no ražotnes uz objektu. Tas viss ir ļoti, un tad vēl tālāk paliek jautājums, jo tas viss ēkas dzīves cikls ietver arī nojaukšanu. Un tad ko ar to tālāk? Jo viena no ilgspējas lietām ir tas, ka mēs arī domājam, tā ēka tur būs
50 gadus, 40 gadus, ir kaut kāds skaitlis, varbūt vairāk. Un tad, kas tālāk? Kā tālāk tā ēka, vai mēs viņu varam izjaukt, vai mēs viņu varam pārveidot, vai mēs nesošās konstrukcijas varam atstāt. Ja mums viņas ir jājauc nost, tad ko mēs ar to darīsim? Vai mēs viņu kaut kur zem ceļa, vai mēs varam tās izmantot kādu citu ēku būvniecībā? Un šeit Latvijā ir lieli izaicinājumi. Mēs Latvijā saucam par būvgružiem, bet ilgspējas kontekstā tā ir izēviela, tas ir materiāls, kur mēs varam izmantot. Un tā ir tā lieta, kas esošām ēkām ir priekšrocība. Jā, paldies. Init, tu vēl gribēji piebilst? Jā, tikai papildinot vēl par ēkas ilgmūžību un pielāgojamību. Tieši līdzīgi kā jau Kārlis minēja, raugāmies uz to, vai ēka pēc tam uzturēšanas procesā, cik bieži būs remontējama, izmantot tādus materiālus, kas neprasa vēlāk regulāru pārkrāsošanu, piemēram, regulāru uzturēšanu, tīrīšanu, lai šī fasāde izskatītos pieņemamā veidā un būtu viegli eksploatējama. Un ilgtermiņā raugoties arī, kā ēku ilgtermiņā vai izmantot, vai tā būs pārveidojama citam mērķim. Ofisu varētu pārveidot par viesnīcu un otrādi atkarībā no tā, kāds ir pieprasījums. Un līdzīgi dzīvojamā mājā vai dzīvoklī 2 ieejas, kur pēc vajadzības tad var attiecīgi sadalīt un dzīvot jau 2 ģimenes. Tā kā šis ir tāds dinamisks process, kur šī sabiedrības doma, es teiktu, arī iet līdz un situācija uzlabojas. Jā, sabiedrības doma neapšaubām iet līdz, kā jau mēs sākumā arī visi vienojāmies, ka cilvēki kopumā tam piekrīt, un ir izvirzīts dažādas prasības, tātad Eiropas līmenī un Latvijas līmenī, bet ir arī, acīm redzot, vajadzīgs kaut kāds kontrols mehānisms, vai ne, lai mēs saprastu, vai tiešām lietas notiek pareizā virzienā. Un cik es saprotu, ilgtspējas jomā tā ir ziņošana, dažādi veidi prasības ir izvirzītas uzņēmumiem. Jūs abi varbūt varat raksturot, kā tas attiecās uz nekustamā īpašuma jomu, kas tur ir jārēķina, kam jāziņo. Varbūt ir kaut kāds laika rāmis, kas ir tāds pietiekami vienkārši uztverams, ko jūs varat arī pieminēt. Jā, šis ir ziņošanas process ir kas tāds, kas nav attiecināms tikai uz nekustamā īpašuma jomu. Tas ir uz jebkuru uzņēmumu, kas darbojas Eiropas robežās. Un no tā nebūtu jābaidās, jo pirmkārt jāņem vērā, ka nekavējoties iestājas tikai no nākamā gada. Ziņošanas pienākums attieksies tikai uz ļoti lieliem uzņēmumiem. Eiropā kopumā tie būtu apmēram 50,000 uzņēmumu visā Eiropā, uz ko attieksies obligāts ziņošanas pienākums. Un tie pamatkritēriji ir tādi, kur jāizpildās ir vismaz 2 no tiem. Tie būtu uzņēmumā 250 darbinieki, 50 miljonu apgrozījums un 25 miljonu kopējo aktīvu vērtību. Vēl uz uzņēmumiem pilnīgi visiem, kas ir regulētajā tirgu, jeb tā sauktā biržā. Ja raugāmies uz uzņēmumiem no trešajām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, bet kam bizness ir Eiropas Savienībā, tad tām ir jāziņo, ja 2 gadus pēc kārtas apgrozījums Eiropas Savienības robežās sasniedz 150 miljonus eiro. Tā kā šie kritēriji ir skaidri definēti, kam ir šis obligātais pienākums, un tas iestājas no nākamā gada virknei uzņēmumu, un tad pakāpeniski no gada uz gadu šis loks paplašinās, bet jau tagad uzņēmumi to dara labprātīgi, jo tas liecina par uzņēmuma domu, par uzņēmumu pārliecību, ka tā iet šo ilgtspējas ceļu, un tas tikai vairo katra uzņēmuma reputāciju. Tas tiešām stimulē, un jau daudz uzņēmumu sniedz šos ziņojumus. Kārli, vai nekustamo īpašumu nozarē to dara labprātīgi? Ir kas dara. Ir kas dara, ir kas nedara, ir kas negrib darīt, bet ir kaut kas regulējums, kas tā maigi varbūt pateiks, ka viņiem tas ir jādara tomēr. Šeit es gribētu arī vēl pielikt klāt to, ka
jā, tad tas prasības, kam būs jāziņo, tā ļoti vienkāršot, paliks ar vien zemākas un būs jāziņo ar vien vairāk uzņēmumiem ar laiku. Par laika rāmjiem varbūt netik daudz runāsim, bet vairāk tas, ko es gribēju papildināt ar šo te, ir tas, ka Eiropas Savienība jau arī saprot, ka ne visi to darīs labprātīgi, un bizness ir bizness. Biznesam ir mērķis tātad pelnīt naudu. Protams, tagad vēl ar šo ziņošanu parādās citi mērķi, tur novērtēt to, vai mēs ar zaļiem veidiem varam pelnīt naudu, un kā tas viss iet mūsu tajā visā naudas pelnīšanas procesā, bet ir jāsaprot tas, ka Eiropas Savienība arī attīstīs visādus mehānismus, kā palīdzēt šim visam procesam. Tāpēc es jau parasti šo saku, un es vēlreiz to gribu uzsvērt, ka šo te ir jāsāk mēģināt ieraudzīt kā iespēju, jo būs gan visādi atbalsta mehānismi, gan kaut kur būs pātaga, kaut kur burkāns, un vienkārši jo ātrāk mēs sāksim justies ērti šajā ilgtspējas, var teikt, ziņošanas procesā, var teikt vienkārši ilgtspējas tēmā, jo vieglāk mums nākotnē būs piesaistīt nomniekus, piesaistīt finansējumu no bankām, jo tas viss to rāmīt mums taisa mazāk, mūs saspiež tādā kaut kādā vajadzībā tomēr sekot līdz tām klimata pārmaiņām, bet tas nāks arī tāpatās līdz ar kaut kādiem atbalsta mehānismiem. Labi, mēs tagad vairāk runājam par nekustamiem īpašumiem, bet arī tāpatās ir jāsaprot, ka nekustamam īpašumam jau jebkurā gadījumā ir divas puses. Viens ir tas, kam tā ēka pieder, otrs ir tas, kas tajā ēkā dzīvo. Reizēm tas ir tas pats uzņēmums vai cilvēks, reizēm tas nav tas pats. Un tāpatās, tās biroja ēkas, piemēram, arī Rīgā, kas ir sabūvētas, vai visur Eiropā, nav svarīgi. Tur jau tāpat ir nomnieki, un tie nomnieki arī ir lieli uzņēmumi. Un viņiem arī ir šīs prasības. Un tā problēma, ja tie, piemēram, ēku īpašnieki vai fondi vai attīstītāji nedomās par šo ilgtspēju, tad, piemēram, būs kāds liels uzņēmums, kas būs viņa telpās, viņi prasīs. Mums ir ziņošana, mums ir jāziņo šīs pozīcijas. Mēs visā Eiropā to darām, kur mēs esam šeit. Iedodiet man to ietvaru, iedodiet man datus, parādiet, ka mēs to darām. Un ja tas ēkas īpašnieks nav gatavs iedot tos datus, tur parādīsies ļoti liels jautājums, vai blakus biroja ēkā tas jau nav. Un ja tas blakus biroja ēkā jau ir, tad parādīsies tāds sāpīgs jautājums, ka varbūt tā blakus biroja ēka ir piemērotāka manam birojam. Jā, bet tad sanāk tā, ka nekustamā īpašuma attīstītājiem, piemēram, kurš šobrīd strādā, attīstīs, 3 biroja ēkas un 4 dzīvokļu mājas, viņam pa visiem šiem objektiem būtu jābūt aprēķinam, vismaz kaut kādā detalizācijas pakāpē zināmam. Jā, noteikti. Protams, energoefektivitātes aprēķini visiem jau ir. Tas ir tas, bet tā arī ir viena no komponentēm. Nav tā, ka tas nav nekas un to nevajag. Tas tāpat tā ir viena no komponentēm. Tie paši CO2 izmešu aprēķini ēkas dzīves ciklā, tas ir vajadzīgs. Teiksim, arī, piemēram, varbūt tam nomniekam, kas ir vajadzīgs, kas varētu būt tās lietas. Mēs esam šeit birojā, man vajag, lai manu skaitītājs uzskaita to un to. Nevis, ka jūs tur uz kvadrātmetru kaut ko dalāt, tas man forši malači, bet tas man neinteresē. Man interesē ļoti konkrēti, lai es varu atskaitīties tālāk. Tā kā tās ir tās lietas, kas noteikti ir jāņem vērā un ir svarīgas. Nav jau tā, ka šīs prasības tiek izvirzītas tikai ar Eiropas vai vietējiem normatīviem, bet tās izriet arī tīri no praktiskām lietām, kā piemēram finansējums, kur šobrīd bankas jau ļoti rēķina, cik viņu portfelī būs tādi projekti, tādi klienti, kas tiek finansēti no bankas līdzekļiem, kuri būs videi draudzīgi un atbildīs šīm ilgspējas prasībām. Un uzreiz ir arī pievilcīgāks procentu likmes, tas ir tas, uz ko arī bankas mūsdienās raugās. Un šeit arī ir vēl aspekts tam, pilnīgi piekrītu. Te parādās tas jautājums, vai mēs kā ēku īpašnieki, attīstītāji, vai mēs protam runāt banku valodā, vai mēs protam viņām iedot to, ko viņas rēķina, vai mēs zinām. Mēs praksē ļoti bieži saskaramies ar to, ka nāk pie mums banka prasa tur energo certifikātu vai kaut ko tādu, un tad mums tas jautājums ir, ko viņas prasa. Kas ir tas, ko viņas prasa, ko viņām iedot, uz ko viņas skatās, un tad mēs ejam to aplīti, saprast, ko banka grib, un tad jautājums ir, vai mēs šo īpašumu varam pamatot atbilstoši tām prasībām, nevaram, un šeit mēs atgriežamies pie ļoti praktiskām lietām.
enerģijas uzskaites, vai mēs zinām par mikroklimatu lietām tajā ēkā. Un, ja mēs to zinām, mēs arī kvalitatīvi varam to visu aprakstīt tajā valodā, ko banka un Eiropa grib redzēt. Mēs to varam definēt, pamatot, iedot bankai, un bankā iespējams var skatīties, varbūt šis viņiem ir patīkamāks īpašums, ko finansēt, un runāt jau par kādām procentu likmēm varbūt. Jā, liels paldies Initei un Kārlim par stāstījumu. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka šī lieta ilgspējīgi risinājumi ir uz palikšanu pilnīgi noteikti, tad ir skaidrs, ka tie, kas pirmie spēs, kā saka, šajā vilcienā adekvāti iekāpt un iekārtoties, arī tur jutīsies visērtāk un būs ar laiku lielākie ieguvēji. Paldies! Espresso ar Releks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.